kādu nobraukt līdz lejai būs Siguldas kausa īpašniece, viņa ir viena pati, bet viņa ļoti veiksmīgi arī parāda, ka viņai nav problēmas distances, un pēc kundiem D80 kungs Andrejs Mihailovs Milņas slalomā bija ātrākais, Jānis Prieda 8. Grupa V40. Un arī patreiz izskatās Andrejs Mihailovs pārliecinoši ātrāk, viņš pat atskatās pirms finiša. Un 2:35 Andrejā pārsvars, beigās zilā prasa. 4. ar 5. ļoti līdzīgs rezultāts Milņas slalomā. Spraiga cīņa arī tagad, pilnīgi identiski abi divi iet. Nedaudz ātrāk ir sarkanā prasa, bet ļoti nedaudz. Un uzvar Māris. Nu, patreiz pat zilā prasa ir nedaudz priekšā. Bet ļoti sarkanā atgriezt no vidusdaļas un izvirzās vadībā, bet arī sīva cīņa un Edgars Vinners. Nu, patreiz izskatās pārsvars, kuģis izkauts uz vadībā un kritienu piedzīvo zilā prasa, bet tas nav nekas. Braucam lejā un 3 sekundes handikaps būs protams kuģim. Un Pērēs. Jānis Kristāns Glēns patreiz ir pārāks, viņš gan riskē un iet uz filmu. Un kļūda un plus 3 un nekāres Nābe. Jūģis Grigorjevs sarkanajā prasē un Daniels Fogels zilajā prasē. Pilnīgi identiski lidēja Daniels un Jūģis un šeit finišs, kas uzvar. Prasē Roberts Briškas zilajā olimpietis Mārtiņš Onskovs. Un izskatās patreiz arī ļoti līdzētīga cīņa starp Robertu Mārtiņu un Ziņē Mārtiņš Onskovs 400. Girds zilā prasa. Nu šie ir tiešām lielie monstri, bijušie mūsu Latvijas izlases dalībnieki, Latvijas čempioni. Nu šoreiz pārliecinoši ir Dainis Krauja. Dainis Krauja uzvar. Dainis Krauja uzvar. Un tā, ka prasē Taņas Lieviņš sarkanais, Kristers Čerņāskis zilajā prasē. No šeit vadību pārliecinoši, katreiz izcīnīts ir Taņas Lieviņš. Un Taņas finišē, tad ir jau liela pārsvaru. Un Dāvis Zvejnieks jau no starta ir vadībā. Un tā ir līdz finišam uzvar Dāvis Zvejnieks. Nākošajā pārī zilajā trasē Kristaps Beila, sarkanajā Jomārs Tauriņš 0,69. Un tagad arī krietni ātrāk tur Kristaps Beila, kas brauc pa sarkano prasi. Un Kristaps finišē izrādot rezultātu
1 sekunde 10 simtaļas ātrāks viņš ir par savu konkurentu. Un šeit cīņa. Patreiz sarkanā trase vadībā. Zvens Martuļos un Klaus Rubenis. Šajā trasē mums atrodas Karolīna Lāce, sarkanajā Karolīna Fredrika grāmatniece pirmajā braucienā zilās trases. Braucēja bija 15:39 sekundes ātrāk, un arī otro trasi viņa beidz ātrāk, un tātad pārsvars vēl kāds palielinās. Un arī otrajā trasē dalībnieces tagad gan ir gandrīz izlīdzinājušās. Un vadību pārņem sarkanā trase, bet skatīsimies par cik. Tātad 0,24 šoreiz ir pārāka Laura Aleksandra Bišere, kura brauc tagad par sarkano trasi. Un zilajā trasē Līva Oliņa, bet viņu starpība bija ļoti minimāla, 0,29. Un zilā trasē riskē, bet neko. Uzvar arī tagad sarkanā trasa, tātad Katrīnai Zelmei zilajā trasē ir prātīgi jāizbrauc citai līdz vējai, un viņa kļūdās, un tagad jau 3 sekundu robežās no šī tāra finālā aizies Katrīna Alena. Jo otrajā braucienā, kā pīšēt, Aleksandrs Kuģetovs sarkanā trase, Raimonds Protis zilā. Ļoti cīņa šo abu kungu starpā. Nedaudz ir priekšā sarkanā trase, bet ļoti nedaudz. Un te zilā trase sāk sanākt, riskē, un fantastiski. Līdzvērtīgs brauciens 0,25. Patreiz pēc pirmā brauciena ir priekšā Aleksandrs. Fantastiska cīņa vēl 70 kungiem. Viņi var pārcelties uz savu otro braucienu, fināls kā fināls. Reizija bija pirmajā trasē par 1,15 sekundēm ātrāka. Tagad ir ļoti līdzvērtīgi, pilnīgi vienādi. Un kļūdās sarkanā trase, tas nozīmē, ka Reizijas trasteņa ir finālā. Pusfinālā es atvainojos. Tātad tagad atvainojos uz spēlēs, tātad brauc uz Zēnvē 12 grupu un uzvarēja pirmajā braucienā Emīls Zērmans. Un otrais brauciens un uzvarētājs ir zilajā trasē braucošais. Vadībā ir sarkanā trase patreiz. Bet pirmajā trasē viņš zaudēja 2 sekundes, tagad viņš uzvara, bet nedaudz mazāk. Klaus Deitā, kur brauc pa zilo trasi, sarkanai trasē viņai 0,36. Un sarkanā trase tagad bija vadībā, bet pieļāva kļūdu vidusdaļā un vēl ir līdzvērtīgi. Un tā otrā trasē cīņa pilnīgi līdzvērtīgi, ja abas dalībnieces, bet, protams, Reizija ir prezervēta, jo viņai jāfinišē praktiski, jo viņa pirmo trasi viņai pārliecinošas. Un tātad Reizijas trasiņa ir arī otrajā trasē apsteidzus ātrāk, kas atrodas sarkanajā trasē par 0,75 simtaļām, un arī tagad neveiksmi piedzīvo zilā trase. Jā,
veiksmīgi finišēja sarkanā trase, tad viņi ir pusfinālā, jā. Tātad Agnese Marija Šakoviča ar Reiziju tiksies pusfinālā. Sniegt 9 simtaļas, un arī tagad viņas ir gandrīz līdzvērtīgi. Izšķirs simtaļas. Grūti pateikt, skatāmies, ko rāda rezultāts.